Paldies par jūsu pacietību, paldies, kā izbrīvējāt laiku, lai pievienotos. Es ticu, ka mēs te esam ceļotāji visi, kuriem interesē ceļošana. Un kamēr es, jā, te vēl studēju to savu prezentāciju kopā, tā mums tagad kā tā, nu būs. Jā, tātad mēs padalīsimies par šo te interesanto inovāciju turismā, kas šobrīd vienkārši spridzina, spridzina lapu augšā. Cilvēki netiek nemaz vairs mūsu platformā, jo visi grib pēkšņi tikt iekšā, un mēs arī pastāstīsim, kāpēc, un kas tad tagad pa bumu notiek tādu, bet tā, nu kāpēc viņš man negrib slideshow rādīt? Ir, rekā. Es ceru, ka jūs redzat visu. Redzam. Ļoti jauki. Tātad, jā, mums ir sapņi, dažādi sapņi, un pārsvarā lielākā daļa cilvēku sapņo ceļot. Un īpaši mēs latvieši, tas tajos nejaukajos rudens, ziemas mēnešos mēs gribam saulīti, smiltis, siltumu, un tad kāpēc, jā, šos sapņus nepārvērst par realitāti, lai tie nav tikai, kā teikt, Instagramā vai tiktu kā redzēt video, bet lai tā būtu arī mūsu realitāte. Un tad, jā, ir inovācija turisma industrijā, kas piedāvā šādu iespēju, lai sāpņu ceļojumi nepaliek tikai ekrānā, bet arī mūsu atmiņās jau un realitātē. Un iedomājies, ka tu varētu īstenot dzīvē un pārvērst to realitātē, šo sauļošanos, peldēšanos, vai varbūt tā tev patīk apskatīt senās civilizācijas arhitektūru, bet varbūt tev patīk vienkārši baudīt kādu garšīgu ēdienu itāļu restorānā, pieņemsim, Itālijā kaut kur vai Francijā, redzēt Eifeļu torni. Katram mums tas sapnis ir savs. Un šis starptautiskais ceļotāju klubs, kurā arī mēs visi šeit esam un par kur mēs stāstām, ir dibināts 2013. gadā. Tas darbojas 5 kontinentos un vairāk nekā 160 valstīs. Mūsu oficiālajie ofisi ir Hongkongā, ASV, Francijā, Lielbritānijā un apvienotajos Arābu Emirātos. Un mums klubā šobrīd nu jau ir vairāk kā miljons dalībnieku visā pasaulē, un viņi strauji paliek aizvien vairāk. Un šī ir turisma industrija jaunā līmenī, un es vēlāk arī paskaidrošu, kāpēc, kāds izskatās. Un šīs kompānijas misija ir īstenot sapņus realitātei. Jūs gribat ceļot, ekonomēt un arī pelnīt. Un šīs kompānijas produkts ir platforma Travel Advantage, kuras misija ir dot vairāk iespējas ceļot un ekonomēt. Tātad šajā platformā ir viss ceļojumam vajadzīgais. Tur ir viesnīcas, kūrorti, aviobiļets, kruīzi, autonoma, tātad izklaides, transferi, zemes transports, biļets uz koncertiem un pasākumiem, kā arī karstie piedāvājumi. Tātad tur ir īpaši kluba piedāvājumi ļoti par konkrēt spējīgām cenām. Īpaši izstrādāt life experience ceļojumu kluba biedriem. Tie ir, pieņemsim, tādi, kas ir, nu, šie sastādītie ceļojumi ir dažādi. Tie var būt vienkārši atpūtas braucieni, tie var būt jau konkrēti ar dažādiem apskats objektiem, kur cilvēkiem, piemēram, interesē, jā, senā arhitektūra, kaut kāda apskats objekti. Viņi var būt arī šie ceļojumi aktīvākiem cilvēkiem, kaut kādi, kur ir riteņbraukšana, sērfošana, jogas nodarbības. Tad ir tādi, kur ir vairāk tādas, nu, jau garīgas ievirzēm ar fotografēšanos kopā ar zirgiem un pilī un tādas, nu, ļoti daudz dažādas interesants šie life experience ceļojumi ir. Viņi ir arī tādi, kur mēs esam kopā ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, ar līderiem, ar cilvēkiem, kas spēj mums iedot tiešām ļoti vērtīgas zināšanas. Jā, un es arī pēc tam, kā teikt, varēšu atbildēt uz jautājumiem. Un, un vēl tātad šī life experience ceļojumi ir, jā, mazliet pazud doma. Viņi ir
īpaši izstrādāti, viņi ir ar ļoti draudzīgām cenām, un viņi, jā, ir, kur mēs satiekamies līdzīgi domājuši cilvēki, tāpēc tā ir tāda dzīves pieredze ļoti interesanta, ko nekur citur mēs neatradīsim. Tad mums ir tāds lifestyle malls, kur ir iespējams dabūt kvalitatīvas un brenda preces par ļoti ekonomiskām cenām. Un vēl mums ir mākslīgais intelekts. Mēs, kā teikt, sekojam jaunākām tehnoloģijām līdzi. Mākslīgais intelekts ne tikai palīdz mums saplānot mūsu sāpņu ceļojumus, bet arī palīdz efektīvi tā kā pārvaldīt arī pašu platformu, visa šī sistēma, un arī mums ir vēl jaunumi par mākslīgo intelektu, kā viņš vēl vairāk palīdzēs mums, tā kā mūsu ceļojumos būs kā mums kā ceļojuma asistents. Tā. Tālāk parādīšu. Tātad, kāpēc mēs esam tik konkurētspējīgi, kas ir tas, ar ko mēs izceļamies starp citām platformām. Mēs ļoti labi pazīstam Bookingu. Šeit, piemēram, mums ir viesnīca Merkurē Budapešta Karona, tā ir 5 zvaigžņu viesnīca, un te pa kreisi mums ir Travel Advantage mūsu platforma. Tātad tā ir viena un tā pati viesnīca, jā, arī Merkurē Budapešta Karona Hotel. 4 zvaigznes, jā, es atvainojos, nesaskaitīju 4. Un tie paši datumi, 2 pieaugušie, bet skatāmies, online cena tātad, piemēram, Bookingā ir $373, mūsu platformā $324. Tātad mēs varam iekonomēt $49. Nu, man liekas, ka tā jau ir tāda jūtama ekonomija, ka, ja mēs varam izmantot platformu, kur šī cena būs lētāka, izdevīgāka. Skatāmies tālāk. Stambula, Radisson Blue Hotel, Pēra. Te gan ir 5 zvaigžņu viesnīca. Tie paši datumi gan Bookingā, gan Travel Advantage platformā, un mēs skatāmies. Bookingā cena 1655, mūsu platformā tikai $955. Mēs iekonomējam $700. Nu, jaudīgi atlaide, ne? Ietaupījums. Kā jums šķiet? Neviens man neatbild. Mēs tieši tikpat daudz iekonomējām uz Stambulā uz 5 dienām. Jā, tieši tā, uz 5 dienām 4 cilvēkiem mēs iekonomējām $700. Tas bija vienkārši kolosāli. Jā. Dubaja, arī 5 zvaigžņu viesnīca, Paramount Hotel Midtown, te arī tie paši datumi, un ja Bookingā tas ir 1187, tad Travel Advantage platformā mūsējā tikai $409 un ekonomiski $778. Man liekas, vienkārši pasakainas cenas, kā teikt, 5 zvaigžņu viesnīca par 4 un 3 zvaigžņu viesnīcu cenām. Un Balī, 8 dienas, arī te būs 5 zvaigžņu viesnīca Viktorija Balī. Bookingā tā būtu 4539, mūsu platformā 2614. Protams, šeit ir arī 3 zvaigžņu viesnīcas, mēs varam atrast arī, nu, kā teikt, ekonomiskāks variants, bet tīri, nu, kā teikt, salīdzinājumam mums ir šie piemēri parādīti. Un šeit ekonomija ir $1925. Nu, te sanāk vēl viens kolosāls ceļojums par šo naudu vai pat 2. Un kā tad tas nākās, ka mūsu platformā tās cenas ir tik izdevīgas? Tātad sākšu ar to, ka šis klubs strādā pēc uzaicinājuma sistēmas. Te nevar tāpat vien no malas nokļūt. Tātad jūs šeit varat nokļūt pēc uzaicinājuma. Kāds jūs ir uzaicinājis, jūs esat atsaukšies, varbūt uz kādu reklāmu, un tādējādi jūs varat arī šeit klubā iekļūt. Kā veidojas cena? Tātad šīs te viesnīcu cenas arī citas platformas ņem tātad no vairumtirgotājiem. Un šai vairumtirgotāju cenai viņi uzliek uzcenojumu, viņiem vajag apmaksāt reklāmas, darba algas, nu, un tad tādam pašam Bookingam un Expedia, ja tad tā gala cena, pa kuru mēs maksājam, ja, ir tā, kur ir viss, kā teikt, mēs apmaksājam viņu darbinieku algas, reklāmu un arī lielos uzcenojumus. Travel Advantage, kā izdomāja inovatīvu sistēmu,
ka viņi kā tūra operators strādās savādāk. Viņi, protams, arī no vairumtirgotāja paņem šīs te viesnīcas, uzliek nelielu uzcenojumu, jo, nu, protams, kompānija strādā oficiāli, maksā visu nodokļus, tā kā neliels uzcenojums viņiem ir jāuzliek, bet tā cena ir stipri, stipri zemāk, jo neaizietiem tās, nu, milzīgās naudas reklāmām. Un reklāma esam mēs paši. Tie, kas esam klubā, mēs varam arī par šo platformu pastāstīt. Tādā veidā arī tālāk pastāstīšu, kā kompānija mūs atalgo par to. Bet tā tad vēl tā inovatīvā sistēma ir tā, ka klubs strādā uz tā kā abonēšanas maksu. Mēs arī, es tagad šobrīd Zoom maksāju katru mēnesi, Netflixu, kurš lieto, ja mēs par savu mobilo telefonu maksājam katru mēnesi, un mēs jau zinām šo sistēmu, kas ir abonēšanas sistēma. Un arī šis klubs strādā uz abonēšanas sistēmu, un es vēlāk arī pastāstīšu, kā tas izskatās un darbojās. Tātad, ko mēs iegūstam esot klubā, kā kluba biedri? Par katru aktivitāti, ko mēs veicam šajā platformā, vai mēs pērkam lidmašīnas biļeti, vai mēs iepērkamies tajā lifestyle molā, Ziemassvētku dāvanas pieņemsim, vai sev čemodānu ceļojumam nopērkam, vai es nopērku biļetes uz kādu lielu skaistu koncertu, vai es vienkārši nobūkoju viesnīcu. Man atpakaļ nāk cashbacks, jeb travel kredīti, tādas virtuālās naudiņas, ko es atkal varu izmantot platformā. Tātad līdz ar to tie mani ceļojumi ir sanāk vēl lētāk un izdevīgāki. Un tad mēs arī no kompānijas saņemam lojalitātes punktus. Šos lojalitātes punktus mēs iegūstam tajā brīdī, kad mēs esam lojāli pret kompāniju, jeb maksājam šo abonēšanas maksu. Tātad mēs maksājam abonēšanas maksu, kompānija šos maksus mums atgriež atpakaļ kā lojalitātes punktus. Un tas ir tāds ļoti interesants, tāds, kā teikt, tā sistēma, un es vēlāk arī pastāstīšu tālāk vēl, kā tas darbojās. Tad, jā, ir mums šie life experience ceļojumi, par kuriem jau es teicu, ka tie ir īpaši mūsu kluba biedriem izstrādāti, ar ļoti pievilcīgām cenām, ar ļoti interesantiem foršiem galamērķiem un tiešām foršā kompānijā. Un vēl priekšrocība ir tāda, ka, ja es esmu abonējis šo platformu, un esmu šajā klubā, es vēl varu pievienot 4 ceļotājus šai platformai. Un viņi, pieņemsim, mani tuvinieki, ģimenes locekļi, mamma, tētis, brālis, māsa, vīrs, draugs, ja, var arī šo platformu izmantot bez maksas. Tā kā kopā tad uz vienu platformu mēs varam būt 5 ceļotāji ar vienu abonēšanas maksu. Tātad mums arī ir visi nepieciešamie certifikāti, apliecības, kas ļauj mums strādāt oficiāli. Mums ir, kā teikt, ļoti kolosāls novērtējums Trustpilotā. Tā ir tāda platforma, kurā cilvēki atstāja savas reālās atsauksmes, reāli cilvēki par dažādām kompānijām. Un arī mūsu Travel Advantage platforma ir saņēmusi novērtējumu. Te ir vēl veca informācija, te ir stipri vairāk jau tās atsauksmes, un mūsu kopējais novērtējums ir 4,8 balvas no 5, jeb vienkārši izcili. Un šie novērtējumi ir izcili tieši tāpēc, ka mums ir ļoti labi 24/7 klientu atbalsta sistēma, kur ļoti ātri ir tātad cilvēki atbild, palīdz, asistē, ja ir kaut kādi jautājumi saistībā ar viesnīcu pasūtīšanu, vai nu, ja ir jāsazinās ar viesnīcu par kaut kādiem jautājumiem, ļoti labi atbalsta dienas strādā. Un vēl, jā, palsot šīs atsauksmes, šeit arī daudz atsaucās uz to, ka viņi tiešām jūtami ir iekonomējuši un cik, nu, šie ceļojumi ir bijuši jauki un forši un patīkami. Tātad pastāstīšu par šiem lojalitātes punktiem, kur viņi strādā un kā tas viss izskatās. Tātad šeit būs piemēri tieši par life experience ceļojumiem. Viens tāds mums bija jūlijā uz Puketu Taizemi. Tātad life experience ceļojums, te ir 5 zvaigžņu viesnīca, spa resort, tātad ar skaistiem baseiniem, all inclusive, viss iekļauts ēdināšana 3 reizes dienā. Un kompānija saka, rekur, jūs varat doties šajā ceļojumā pa $339 no personas. Jau tā liekas, wow, kas pat kolosāla cena. Bet kompānija pasaka, bet ziniet, var arī šādi te 399 lojalitātes punktus, kas jums jau ir uzkrāt, jūs varat izmantot, kā teikt, lai nodzēš šo summu. Un tas nozīmē, piemēram, jā, jūlijā uz Puketu varēja doties, kā teikt, bez maksas, jā, pa 0 naudiņām. Nu tā, kad nosacot ar lojalitātes punktiem.
Te būs arī citi piemēri. Piemēram, Malaga, kas tūliņ būs novembrī, arī all-inclusive viesnīca, skaisti baseini, ļoti skaists skats, 5 zvaigžņu viesnīca, arī brokastu pusdienas vakariņas iekļauts, un kompānija saka, rekur, šis te ceļojums jums rekur $449 no personas šī te viesnīca. Bet jūs varat izmantot 250 lojalitātes punktus. Tātad no šīs summas mēs norakstam 250 lojalitātes punktus, un mums atliek tikai $199, kas jāpiemaksā, lai mēs dotos uz Malagu uz ļoti skaistu viesnīcu. Man liekas, nu, vienkārši kolosāls piedāvājums. Šarmla Šeiha, Ēģipte. Tagad daudzi latvieši dodas baudīt saulīti uz Ēģipti, sildīties. Un arī šeit te būs gan aprīlī 7 dienas, 6 naktis, arī all-inclusive ļoti skaista viesnīca, 3 reiz ēdināšana iekļauta, visi piekļuvi visiem basēniem, atrakcijām. $849 no personas. Man liekas, arī no šādas te cena, jo parasti 3 zvaigžņu viesnīca ir pāri 1000, ja šeit 5 zvaigžņu viesnīca. Un vēl kompānija saka, jūs varat izmantot 450 lojalitātes punktus. Tātad mēs norakstam no šīs summas, mums paliek 399, ja es pareizi rēķinu, no personas, jā. Tātad vienkārši pasakaina cena par siltu saulītu un kolosālu ekskluzīvu viesnīcu. Grieķija, te būs tātad, tas ir bijis septembrī, jā, man vēl vecs palicis viens, bet tātad 399 no personas, bet mēs varam izmantot 250 lojalitātes punktus un arī baudīt skaistu viesnīcu, skaistus skatus tikai par 145, laikam, ja es pareizi rēķinu, jā, dolāriem. Nu jā, kuram ir kalkulators, var ašu uzmest, lai es nekļūdos ar cipariem. Tātad, un kas vēl ir tas kolosālais par šiem lojalitātes punktiem, ir, ka, protams, mēs viņus varam uzreiz tērēt, ja, platformā, bet mēs viņus varam arī sakrāt. Un tad pēc gada kompānija saka, jūs šos lojalitātes punktus varat 100% apmērā izmantot Life Experience ceļojumiem. Un vairs nevis uz cilvēku, bet jau uz istabiņu. Pieņemsim piemērs. Ja es esmu iegājusi aprīlī, kaut gan, jā, nu, martā es ienācu, tad aprīlī es varu doties uz šo Šarmla Šeikas Life Experience, izmantojot no savas lojalitātes punktiem apmaksāt visu šo summu 100%. Tātad nevis tikai 450, bet jau 849 lojalitātes punktus es norakstu un dodos vienkārši šajā skaistajā ceļojumā. Un vairs ne es viena pati, bet tas ir jau uz visu istabiņu. Tātad es varu ņemt līdzi tur vīru vai bērnu un tā, nu kā teikt, ģimeni uz istabiņu. Tas ir tas par šiem te 100% lojalitātes punktu izmantošanu. Mums ir arī iepirkšanās mols, outlet cenas 3 miljoniem preču, 1500 brandiem, augstas kvalitātes brendu preces. Nav nekādi pakaļdarinājumi, tiešām viņi ir kvalitatīvi. Mums arī jau meitenes ir šo to pirkušas un novērtējušas, cik kolosāls ir gan cenas, gan kvalitāte. Un šeit mēs varam izmantot arī gan savus lojalitātes punktus, gan sakrātos travel kredītus, gan arī mēs varam norakstīt travel kredītus. Tad tur tālāk arī paskatīsimies. Tātad šeit ir sieviešu, vīriešu un bērnu gan apģērbi, gan apavi, aksesuāri, arī elektronika, piemēram, telefoni. Pieņemsim arī, ka mums ir Lacoste brilles, 72% atlaide. Un šeit mēs varam nopelnīt travel kredītus. Ja mums jau ir travel kredīti, mēs varam no šīs te gala summas, kas jā, ir vienkārši pasakaini, arī vēl norakstīt gan travel kredītus, gan arī lojalitātes punktus. Un, nu, beigās jā, tā cena ir ļoti, ļoti pievilcīga. Mākslīgais intelekts, jā, kā jau minēju, tas ir mums palīgs pie tā, lai mēs paši saplānotu savus ceļojumus. Tur ir tā, ka, nu jā, to var uz platformas es parādīt, vieglāk būs nekā stāstīt, kā tas viss izstāst, bet agrāk es nedēļām sēdēju, plānoju gan arī mēnesi pirms ceļojuma, kur un kā es došos, ar kādiem transportiem, kur man būs tā viesnīca, kur man kādas tur tās vietas un turismu apskats objektu, un tā plānošana aizņem nenormāli daudz laiku. Un parasti tāpēc mēs ejam pie aģentūrām, lai viņas to mūsu vietā izdara, bet mēs viņam daudz naudas samaksājam. Šobrīd mums ir
to dara mākslīgais intelekts, mēs par to vairs nemaksājam, un mums ir gatavs maršruts, gatavs viss plāns saplānots dažu sekundžu laikā. Tātad par lojaltātes punktiem vēl to, kā tad šajā klubā mēs varam tikt iekšā. Tātad mēs varam tikt klubā caur Elite vai Elite Turbo kartēm, tātad divu veidu kartes. Tad tas ir tāds vienreizējs maksājums $339, no kuriem tātad kompānija uzreiz mums atgriež atpakaļ 120 lojaltātes punktus. Ja? Tātad mēs jau sapratām, kur mēs šos lojaltātes punktus varam izmantot, un tas viens lojaltātes punkts ir vienāds ar $1. Tātad no $339 $120 sanāk tā kā lojaltātes punktos tiek atgriezts atpakaļ. Un tad, jā, nākamajā mēnesī mums sākās abonēšanas maksa, kas arī ir $120, ko kompānija atkal mums atgriež kā 120 lojaltātes punktus atpakaļ. Tas ir aptuveni ap 100 eiro mēnesī. Un, ja mēs šos lojalitātes punktus uzreiz netērējam, mēs varam gadu laikā sakrāt 1440 lojalitātes punktus. Un mums ir sanāk tāds ļoti skaists ceļojums, jā, tāpat kaut vai tā Šarmel Šeiha vai vēl kaut kur tālāks eksotiskāks ceļojums. Kas notiek mums ar to Elite Turbo? Kāpēc šis būtu izdevīgāk? Tātad, ja mēs iestājāmies vienreizējais maksājums $589, bet kompānija uzreiz mums atpakaļ atgriež 490 lojalitātes punktus. Tātad no šīs summas, tātad tie $490 paliek mums, kā lojalitātes punkti mūsu tajā platformā. Protams, abonēšanas maksa ir tāda pati kā Elite, bet kompānija atkal mums par šo apakaļ atgriež 240 lojalitātes punktus. Divreiz vairāk nekā Elite kartē. Tāpēc šis ir daudz izdevīgāks. Un, protams, šo mēs arī izvēlamies parasti visi tie, kas daudz ceļojot. Mēs tos lojalitātes punktus ātri iztērējam un vienkārši, lai vairāk arī tos ceļojumos varētu tikt, mums patīk šī te paka vairāk. Un arī, ja netērējam, tad gada laikā tie ir 3130 lojalitātes punkti. Un galvenais tā Elite Turbo maksā pa $250 dārgāk nekā Elite, ja? Bet gadā tas dod par 1690 lojalitātes punktiem vairāk. Tas iegūms, ja, ir milzīgs, cik kompānija dod vairāk nekā mēs dodam kompānijai. Tas ir tik interesanti. Ļoti dāsna kompānija, man patīk. Tātad, mums ir viens sapnis ceļot, bet mums ir divi ceļi. Mēs varam būt vienkārši kluba dalībnieki, mēs varam ceļot divreiz lētāk vai divreiz vairāk, izmantojot šīs skaistās atlaides, vai mēs varam kļūt par kluba vēstnešiem un ceļot bez maksas vai pat pelnīt. Pastāstiet, meitenes, kurš variants labāk izklausās, kuru gribētos? Ceļot bez maksas un pelnīt. Vai ne? Par to, ka Jā. ceļo. Jā, man arī liekas, ka tas ir foršāk. Labi, pastāstīšu, kā tas izskatās. Un mēs jau arī zinām, ka ne jau mēs vienīgās esam tādas, kurām patīk ceļot. Mēs redzam pilnas lidostas ar cilvēkiem, un pasaulē ļoti daudz cilvēku, kas ceļo un grib ceļot, un arī viņi vēlas ietaupīt. Tāpēc šī ir kolosāla platforma, kura to piedāvā. Un tātad tas ir ļoti konkurētspējīgs un interesants produkts ceļotājiem, par kuru mēs varam pastāstīt. Un mēs varam pastāstīt, pieņemsim, 3 saviem draugiem. Kas notiek? Viņi iestājās arī klubā, un mēs varam iegūt, šeit būs piemērs, ka viņi ienāk ar to turbo karti. Tātad mēs iegūstam pie šiem 3 cilvēkiem mēs iegūstam pasīvo ienākumu $120 mēnesī, tas ir $4 dienā, ko mēs saņemam, kas sakrājās tieši tik, cik ir tā abonēšanas maksa. Tātad, ja mēs esam klubā uzaicinājuši 3 draugus, kompānija mums nosēdz abonēšanas maksu. Mēs viņu vairs nemaksājam. Kopš tā brīža, kad mums, kā teikt, mēs esam šo darbiņu izdarījuši. Kas notiek tālāk? Mēs no katras šīs Elite pakas saņemam, Elite Turbo pakas saņemam $80. Tad arī te ir piemērs. Ja viņi ienāk ar Elite paku, tad tie būs $40, ja? Šeit ir tas scenārijs apskatīts, kad ir pa $80, tātad uzaicinājuma bonus kopā ir 240 no šiem 3 cilvēkiem.
Un vēl kompānija saka, ja jūs ātri un čakli strādājat, kā teikt, es šodien ienācu kompānijā un nedēļas laikā es uzaicināju jau 2 cilvēkus, kompānija saka, lūdzu, $150 tev ir fast start bonus. Un šis fast start bonus man ir pieejams vēl 2 nedēļas. Tātad kopā 3 nedēļas, katru nedēļu uzaicinot pa 2 cilvēkiem, es katru nedēļu iegūstu $150. Protams, to var izdarīt arī 1 dienas laikā, uzaicinot 6 cilvēkus, ja tādiem īpaši straujiem cilvēkiem. Tātad šis bonus būs 150 reiz 3. Tātad mēs nonākam nākamajā līmenī un saņemam jau reāli naudu $390, plus mums vairs nav jāmaksā šī te abonēšanas maksa. Tātad mēs jau sākam, kompānija mums turpina dot lojalitātes punktus, mēs jau varam ceļot, kā teikt, braukt kādā ceļojumā pat bez maksas, un mēs vēl saņemam jau pirmo ienākumu. Kāda ir nākamā stratēģija? Mūsu draugi arī grib strādāt, un viņi negrib maksāt šo te abonēšanas maksu, un viņiem pazīstam arī draugi ceļotāji, un viņi arī uzaicina 3 draugus. Mums no tā labums ir tas, ka mums ir komandā jau tā 12 cilvēki, ja, un kompānija mums par to maksā $10 dienā, jeb 300 mēnesī pasīvo ienākumu. No šīs summas 120 mums aiziet abonēšanas maksā, lojalitātes punktus mēs, protams, saņemam, un mums tīrā nauda paliek $180. Plus mēs vēl iegūstam komandas bonus $60. Ja mēs paši vēl čakli esam strādājuši un vēl kādu pieaicinājuši, tad, protams, arī vēl uzaicinājumu bonus šeit nāk klāt. Tātad te mazākā summa, ko mēs iegūstam, ir $240. Bet tas ir tikai, tas ir iesākums, ja? Kā teikt, izaugsmas iespējas te ir daudz lielākas. Un kas notiek pēc 3. soļa? Tātad arī draugi strādā, darbojās, pastāst par šo kolosālo iespēju, mūsu komanda aug, un kompānija mums piešķir $450 pasīvo ienākumu mēnesī, jo tie ir $15 dienā. Protams, mums atkal aiziet abonēšanas maksa no šīs summas nost, un tīrais ienākums mums jau paliek $330 tīrā nauda. Mēs saņem vēl 240 komandas bonusu, un, ja mūsu visu šī komanda mēs strādājam ļoti, ļoti aktīvi, ātri, tad mums ir pieejams vēl $2400 pātrinājuma bonus. Viss šīs te stratēģijas, viss iespējas, ko kompānija piedāvā un kādas tās peļņas, tā ir atsevišķa lekcija, gandrīz atsevišķs stāsts un atsevišķa prezentācija, par to mēs varam atsevišķi izstāstīt, bet kompānija pavisam piedāvā 9 atlīdzības un bonus veidus, kā arī vērtīgas dāvanas, sākot no tiem pašiem ceļojumiem, dārgiem pulksteņiem, īpašumiem, nekustamiem un arī mašīnas bonus. Mēs tagad arī bijām tikko Turcijā un arī redzējām, kā tiek sveikti šie te komandas biedri, kas aktīvi strādā un darbojās, un tie bonus, ko viņi saņem. Un ienākot šajā mūsu, kā teikt, ceļojuma klubā, mēs saņemam jau gatavu biznesu. Mums ir back-off office, tātad viss ir pārredzami, kāda ir mūsu komandas izaugsme, viss bonus var apskatīt, punktus, ļoti labi viss ir izstrādāts, pārskatāms. Mums ir apmācība akadēmija angļu, krievu valodā. Mums ir apmācības arī mēs paši veidojam, viņas arī latviešu valodā. Mums ir online un offline treniņi. Jā, arī ir life experience, kuros arī līderi dalās ar savu, tad tas būtu kā online treniņi. Ne, offline, tātad dzīvajā treniņa. Mums ir sava arī karte, uz kur iespējams saņemt šos ienākumus. Šī karte darbojas arī Latvijas veikalos, mēs esam jau pārbaudījuši, viss notiekās. Un pārdošanas piltuvs, tātad mums ir arī izstrādāts sistēmas, kas palīdz piesaistīt jau ieinteresētus klientus. Un ceļojumi vispār paši jau sevi ļoti labi, kā teikt, tirgo, ja. Es esmu strādājis arī ar produktiem, un
Nu, un tieši uzturbagātinātājiem, un man parasti ir nācies pārliecināt cilvēks par to, ka, nu, vajag lietot tur vitamīnus un uzturbagātinātājs. Šeit nevienam tas nav, nu, tiem, kas ir ceļotāji, viņi ir ceļotāji, mums nav viņi jāpārliecina par to, un ir cilvēki, kas nav ceļotāji, bet gribētu tādi būt, bet viņi nevar atļauties dēļ finansēm, un tad mēs varam parādīt šo platformu, kur ir iespējams sakrāt šos lojalitātes punktus un doties ceļojumā. Mēs varam parādīt šo platformu, kur iespējams arī nopilnīt priekš ceļojumiem, un mēs varam šo platformu parādīt ar to, ka šeit ir daudz izdevīgāks cenas nekā Bookingā. Tā kā cilvēkiem šis te ir saistoši un interesanti, un mēs varam izveidot arī šos piltuvus, kas tā kā pieaicina jau ieinteresētus klientus. Kā teikt, mums nav pašiem, ne, mēs, protams, varam darīt arī pa vecam, paši arī piedāvāt un meklēt un daram, bet mums ir arī sistēmas jau gatavs. Un arī mums ir aplikācijas, tātad gan šim backup officeam, gan arī Travel Advantage platformai, ja sanāk, mums ir tūra operators kabatā, ko mēs varam paņemt līdzi arī savā ceļojumā. Tātad, kā jau minēju, ja cilvēks ienāk kompānijā ar elītu karti, mēs saņemam $40. Ja cilvēks ienāk ar elītu turbo, mēs saņemam $80. Tātad tas par mūsu personīgu uzaicinātajiem, ja, par katru jaunu klientu. Tātad par ātrā starta bonusu arī pastāstīja, ka uzaicinot 6 jaunus klientus 21 dienas laikā, mēs varam saņemt $450. Tad 1, 2, 3 nedēļas, kad tiek dot tā iespēja. Un, jā, tad mēs varam, kā teikt, izaugsme šeit ir ļoti, ļoti iespējama, kādā līmenī mēs vēlamies. Tas ir atkarīgs no mūsu ambīcijām, no mūsu vēlmes apgūt jaunas lietas, no mūsu vēlmes būt, kā teikt, arī inovatīviem un nebaidīties, mēģināt kaut ko jaunu, likt savus ceļojumus, kā teikt, arī platformās padalīties, kā mēs ceļojam, jo tas ar uzreiz piesaist citu cilvēku interesi, kur tu biji, kur tu tur ceļo, kas tev tur ir, kā tas ir, kāpēc tik lētu cenu tev tā kā izdevās. Tā kā mums ir dažādas šīs iespējas, ko mēs varam, tā kā, kur mēs varam augt un attīstīties un arī pelnīt. Nu jā, te tālāk, tad tas atsevišķi arī pastāstīšu tiem, kam būs interesi par šiem visiem bonusiem. Bet tagad ir jautājums, jā, kādi jautājumi ir palikuši, kādas ir varbūt neskaidrības, un ja sirds atsaucās šim aicinājumam, tad mēs arī sakam pievienojies tagad un pārvērt savus sapņus realitātē. Un vēl pirms es atbildu uz jautājumiem, es gribu arī izstāstīt, ka no Turcijas šī ceļojuma, no mūsu tās konferences, kompānija mums ir iedavusi iespēju katram, kas esam mēs klubā, dot saviem draugiem iespēju. Tātad 3 draugiem iespēju pievienoties šim ceļojuma klubam tikai par $99. Ja mēs skatījāmies, jā, tad es jau pazaudēju to aiztaisīt ciet, bet ja mēs paskatāmies atpakaļ, tātad uz šo te, ja mums ir 339 tā iestāšanās maksa pielīt, jā, tad šobrīd viņi piedāvā tikai par 99 ienākt šajā elītu, jā. Ja mēs saprotam, ka mēs gribam to turbo, mēs piemaksājam tikai to starpību $250 pie tiem 99. Un mums jau, kā teikt, nāk atpakaļ 490 lojalitātes punkti. Ļoti, ļoti izdevīgs piedāvājums šobrīd no kompānijas. Viņš ir aktīvs vēl, kā teikt, rītdien līdz, naktī, jā, varētu tā teikt, Latvijā mums ir pieejams. Un tāpēc arī tie, kas jūs ir uzaicinājuši uz šeieni, droši viņiem jautājiet par šo iespēju, prasiet, vai viņiem vēl ir atlikusi tā kāda vieta, jo mums tās 3 vietas ļoti ātri aizpildās, dažiem vairs viņu nav, dažiem ir. Tā kā es ceru, ka tie, kas jūs ir uzaicinājuši, viņiem vēl ir šī iespēja jums pievienot par $99. Un jā, tagad es esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem.